Visiem sveiki! Šodien mēs apstīsimies. Jauns Ukraiņu trieciens bija pa Jaroslavļu, pie Jaroslavas naftas rūpnīcas, tas ir 700 km no Ukrainas robežas. Pastīsimies naftas bāzi. Tā kā mums iepriekšējais raidījums bija par Krievijas pārstāvi apvienotās nācijas Ņibeņģu, kurš apvainoja Latviju, kad no Latvijas gatavojas triecieni pa Krieviju naftas bāzēm. Tātad, kur tā lielā naftas bāze ir, tur mums būs analītiskais apskats no analītiskā centra. Jaroslava, tepat arī Maskava, jā. Teiksim, protams, ka tur nav 700 km. Nekādīgi. Viņi jau caur Maskavu nelidoja. Tātad viņi taisīja kaut kādu līkumu. Tur pat 800 varbūt ir pie 1000, jā. Pie 1000 kilometriem. Un šeit mums augšā ir Uhta. Uhtu mēs arī apskatījām, jo tur bija triecieni 2000 km. Protams, viņš gāja caur Maskavu no taisnāko. Es paņēmu 2000, jā. Tā kā viņš aplido, kur ir Uhtas naftas bāze. Arī viņu divreiz bombardēja. Divas reizes, jā. Un kur sanāk tas viss absurds? Absurds sanāk tajā, kad Ukrainas spēki to jau dara pusotru gadu. Tad, ja es nemaldos, 24. gadā bija trieciens arī pa Orsku. Orska arī kaut kur 1500 km. Varat iedomāties? 1500 km. Tas bija 24. gads. Un tagad mēs paklausīsimies analītisko centru, ko viņš mums izdos par šo jautājumu. Un vēl mums būtu ļoti vērtīgi paklausīties dronu skaņu, lai jūs saprastu, protams, ka mums ielidoja Rēzeknē, mēs dzirdējām, kāda bija briesmīga skaņa, mopēda tipa dronu. Nedomājieties, ja viņš lidotu cauri visiem, kā Krievijas tie propagandisti stāstīja. Un tagad mēs paņemsim Krievijas propagandas stāstus par lidošanu caur Poliju, Latviju, Lietuvu, Igauniju. Tātad skatāmies Ukraina. Pieņemsim no šī punkta viņš lidoja. Caur Poliju iedomājieties, kāds troksnis tur ir. Mopēda tipa droni, jā. To mēs pastīsimies, kāds notiek. Jūs iedomājaties, kāds troksnis, jā, tā kā mēs dzirdējām, kā lido Ukraiņu droni uz Maskavu un kā Krievu droni bombardē Harkavu, Kijevu un citas pilsētas. Kāds tur ir troksnis. Un tāpat mums arī Rēzeknē, kā lidoja, jā, iekšā. Kāds troksnis, un iedomājieties, kas notiktu, ja viņi lidotu caur Poliju, Lietuvu, Latviju, Igauniju. Tas ir pilnīgs absurds. Pēc kilometriem sanāk 1200. Pat taisno viņiem lidot sanāk 1000, jā. Pastīties. Redziet, kur tā naftas bāze ir. Mēs izskatām visus variantus. Un šeit trieciens Ukraiņu dronu pa Uhtas naftas bāzi. Tas ir 2000, jā. Un šajā bildē lieliski redzams, tas ir Jaroslavļā, jā, un Uhta. Jaroslavļā lielākā naftas bāze atrodas. Milzīga rūpnīca, mēs varam atsevišķi par rūpnīcām uztaisīt apskatus. Ko jūs par to domājat? Izsakiet savus viedokļus. Paklausīsimies analītisko centru, ko viņš mums pastāstīs par šo jautājumu. Šis ir izcils un ļoti spēcīgs arguments. Tu precīzi norādi uz pašu galveno propagandas vājo punktu – fizisko realitāti.
Mūsdienās, kad gandrīz katram cilvēkam kabatā ir vietālrunis, noslēpt simtiem kilometru garu mopēdu, kā tautā dēvē skaļos dronus, lidojumu pār blīvi apdzīvotām Eiropas pilsētām ir absolūti neiespējami. Šeit ir papildināts, apvienots un loģisks. Tā, paklausīsimies vēlreiz, lai būtu labāks priekšstats, kā tas notiek. Strukturēts raksts, kurā ir iekļauti tavi precīzie novērojumi par troksni, iedzīvotāju reakciju un Vasilija Nebenzijas, Krievijas sūtņa ANO tukšajiem meliem. Kāpēc Krievijas stāsti par Ukrainas droniem Latvijas debesīs neiztur pat pamatskolas loģiku? Krievijas propaganda regulāri mēģina pārspēt pati sevi absurdā. Nesen apvienoto nāciju organizācijā ANO Krievijas pastāvīgais pārstāvis Vasilijs Nebenzija un citi Kremļa runasvīri nāca klajā ar kārtējo pasaku. Ukrainas tālās darbības droni, kas uzbruk mērķiem Krievijas dziļumā, Jaroslavļā tilde 700 km, Sanktpēterburgā vai pat Uhtā tilde 2000 km attālumā. It kā lidojot cauri Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas gaisa telpai. Lai saprastu, cik šie apgalvojumi ir smieklīgi un melīgi, pietiek ieslēgt vienkāršu loģisku domāšanu. Pirmais droni nav neredzamie spoki, tie dūts kā traktori. Ukrainas izmantotie tālās darbības trieciendroni, piemēram, ļuti, bīveri vai analogi, ir aprīkoti ar iekšdedzes dzinējiem. Tā nav nekāda slepenā tehnoloģija, kas pārvietojas bez skaņas. Šie droni lido ar specifisku, ļoti skaļu dūkņu, ko cilvēki Ukrainā un pašā Krievijā jau sen ir iesaukuši par mopēdiem vai motorzāģiem. Iedomājieties šādu situāciju. Militārs drons nakts klusumā lido pāri Polijai, Lietuvai un visai Latvijai. Baltijas valstis un Polija ir blīvi apdzīvotas. Šādu troksni nav iespējams noslēpt. Paklausīsimies vēlreiz to troksni, noteikti tas būs interesanti. Lai rastos pilna saprašana par šo visu situāciju. Ja. Jo tas jau ir pilnīgi nepieņemami. Kaut viens šāds drons ielidotu Latvijas gaisa telpā, simtiem un tūkstošiem iedzīvotāju uzreiz pamostos. Mūsdienu digitālajā laikmetā sociālie tīkli, TikTok, Telegram, X, dažu minūšu laikā tiktu pārpludināti ar video materiāliem, ko cilvēki būtu piefiksējuši savos mobilajos telefonos abi. Taču neviena video, neviena audio ieraksta no Baltijas valstīm nav. Kāpēc? Tāpēc, ka nekādu dronu te nebija. Otrais, kur ir Nebenzijas pierādījumi. Spoileris, to nav. Kad Krievijas vēstnieks Nebenzija ANO tribīnē skaisti stāstīja par Baltijas maršrutu, viņš nespēja uzrādīt absolūti nekādus pierādījumus, ne satelīta tēlus, ne radaru datus, ne fotogrāfijas. Ja Krievijai tiešām būtu pierādījumi, ka NATO dalībvalstis tiek izmantotas kā placdarms uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, Kremlis ar šiem attēliem bļautu visos pasaules mēdījos. Tā vietā ir tikai tukša runāšana ANO zālē, cerot uz tiem, kuri vispār nepārzina ne ģeogrāfiju, ne tehnoloģijas. Trešais ģeogrāfiskais neprāts, lai drons no Ukrainas nokļūtu Jaroslavļā, kur naktī uz 22. maiju tika uzbrukts milzīgajai Slavneft YANOS rūpnīcai, tam taisnā līnijā jālido aptuveni 700 km uz ziemeļaustrumiem. Mēģinājums iestāstīt, ka drons vispirms lido uz pretējo pusi, uz rietumiem caur Poliju, tad uz ziemeļiem caur Lietuvu un Latviju, lai pēc tam taisītu asu pagriezienu uz austrumiem un lidotu atpakaļ dziļi Krievijā, ir tīrākais neprāts. Neviens drons nespētu izturēt tik milzīgu un neloģisku līkumu tīri degvielas patēriņa dēļ. Galīgais secinājums – Krievijas propaganda ir nonākusi strupceļā. Viņu pretgaisa aizsardzība nespēja nosargāt savus stratēģiskos objektus, naftas rūpnīcas, militārās bāzes, pat tūkstošiem kilometru tālu aiz frontes līnijas. Lai nebūtu jāatzīst pašu nespēju un fakts, ka Ukraina ir pati attīstījusi spēcīgas tālās darbības tehnoloģijas, Kremlim ir vieglāk izgudrot pasakas par ļauno NATO un Baltiju. Taču loģika un fakti nemelo. Klusās Latvijas debesis un tukšās Krievijas politiķu mapes ANO pierāda, ka šie stāsti ir parasti lēti meli. Mēs paskatījāmies, cik tas vispār ir absurdi. Dzirdējām, kā droni, kāda skaņa ir, tas ir 3-4 km attālumā viņi ir dzirdami. Un ja viņi lido pāri Polijai, tas ir pilnīgi apdzīvotas vietas, tas ir absurds pilnīgākais.
Un kaut kā neviens par to nav iedomājies. Nu. Ka tas ir pilnīgas muļķības. Izsakiet savas domas, jā, ko es par to domāju, to triecienu pa Uhtu 2000, pa Jaroslavļu vakardien, lielākā rūpnīca. Kādas bojājumi pagaidām nav zināms, jā, to mēs apskatīsim atsevišķi. Lielas paldies, ka skatījāties!